atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Okarte. Šis šovs ir tā kā eksāmens pārbaudījums manām attiecībām. Katram tur savs, kam viņš tic, cits tic tur dievam, cits kaut kam tam, un par to arī būs priekšnesums, kad vienkārši visiem augstākiem spēkiem par to, lai mūs neizšķir nekad. Es šo uzstāšanos veltīšu šam draugam Klāvam. Es noteikti izturēšu šo eksāmenu. Kā tev ir? Ko tu šodien darīsi? Došos ārā, rītīm zīmē. Jāsacīt, man sauc Klaus, es esmu Marts draugs. Ko tu domā par to, kad es iešu šovā? Par ko es domāju, ka tu ieši šovā? Ne, par ko tu domā par to, ka es iešu šovā? Forši. Pēc dot brīvdienas atkal. Malacis, tā lai prieks, ka izturēju pirmo, un zinu, ka izturēs otru, un kad būs nopelniem bagāts. Kā lai dzīvo bez tavās elpas, man trūkst gaisa, man ir augsti. Paliec šeit mazliet, saki vēl, ka būsi šeit. Ziniet, kā ir? Ir tā, kad ir vajag grūt. Ir tā, kad sāp viss. Kauli. Muskuļi vispārējais. Ir grūti elpot. Nevar pasmaidīt. Vai grūti. Ar mani kopā tagad ir lieliskā jaukā Marta un viņas draugs Klaus. Marta, nu kādas bija sajūtas, kad atkal var izpildīt kaut ko tādu, kā tu ārpusē ar savu grupu dziedāji? Es biju ļoti priecīga. Man īstenībā ļoti patīk. Es zinu, ka cilvēki man tādu nezina, nu, plašāku auditoriju, bet īstenībā tāds stils un mūzika ir man pirmsākumi. Visi man pirmie gadi pa visiem klubiem ir tikai ar šādu mūziku. Un man tiešām ļoti patīk, es biju ļoti priecīga. Kā Klāvam, vai šis sniegums šodien un tāda tā kā citādāks mazliet amplīva? Viņš man arī iepazina tādā. Jā, viņa arī iepazina.
Wow, beidzot arī tu to uzzini, Harijam. Tā ir? Jā, Nopietni? nopietni. Oi, bet jūs jau man bijāt tie, kas teicāt, ka jums arī pat šaubosiet, un ka viss tā stipri un spēcīgi. Zini, kā ir, Harim. Lai arī kā tev tur negribētos citreiz, vai arī kas tur nenotikt, vai sāpēt, nesāpēt, un dzīvē tā notiek. Nu, cilvēki tiekās, cilvēki šķirās, un vienkārši jādzīvo tālāk, un neko darīt. Starp citu, Martiņa veltīja šo dziesmu Klāvam, kurš atrodas arī tepatās publikā. Ir klātienē. Kur tu esi, Klāv? Vai tu sadzirdēji Martas dziesmu? Vai tu sadzirdēji to, ko viņa vēlējās pateikt?